Eģiptes dzelzceļi un šosejas tiek uzskatīti par vieniem no bīstamākajiem pasaulē. Uz tiem regulāri notiek traģiski negadījumi, un valsts katru gadu maksā milzu summas kompensācijās mirušo radiniekiem. Nopietnas vilciena avārijas dažos pēdējos gados reģistrēts arī Austrālijā, kas ir viena no pasaules attīstītākajām valstīm. 2003. gada sākumā Austrālijā reģistrēja pēdējo 26 gadu traģiskāko dzelzceļa katastrofu valsts vēsturē. Pasažieru vilciens lielā ātrumā ar vairāk nekā 80 pasažieriem nobrauc no sliedēm. Gāja bojā 5, bet traumas guva 10 cilvēku. Iepriekš Austrālijā nopietnākajā vilciena katastrofā dzīvību zaudēja 83 cilvēki. Nelaime Austrālijā notika arī nākamā gada novembrī. Tad uz sliežu ceļa, kur pirms dažiem gadiem tika uzstādīts Austrālijas vilciena ātruma rekords, no sliedēm nobrauca pasažieru ātrvilciens. Lai arī negadījuma brīdī vilciena ātrums bija aptuveni 150 km/h un vagonos atradās vairāk nekā 100 cilvēku, neviens bojā negāja un to uzskatīja par brīnumu. Vēl viens gadījums ar laimīgām beigām Austrālijas dzelzceļa vēsturē reģistrēts 2003. gada februārī. Vienā no lielākajām Austrālijas pilsētām, Melburnā, tukšs vilciens bez vadītāja no kalna izbrauca cauri 12 piepilsētas stacijām un 7 pārbrauktuvēm, līdz ietriecās citā vilcienā. Tajā esošie 11 cilvēki guva nelielus savainojumus. Toreiz no lielas katastrofas izdevās izvairīties, lai arī vilciens bez vadītāja nobrauc aptuveni 15 km, brīžiem sasniedzot pat 100 km/h lielu ātrumu. 2002. gada maijā pasažieru vilciena avārija notika arī Lielbritānijā. 4 vagonu ātri vilciens devās no Londonas uz Kingslinu Austrumanglijā, taču noskrēja no sliedēm 10 minūtes pēc attiešanas. Katastrofas brīdī vilciena ātrums bija 110 līdz 150 km/h. Tas iedrāzās tilta balstos un uztriecās platformai dzelzceļa malā Potersbarā, paliekot guļam uz sāniem. Zem sagrautā tilta drupām gāja bojā kāda garāmejoša sieviete. Kopumā Londonas dzelzceļa katastrofa aiznesa 7 dzīvības. Pats elektrovilciena vadītājs katastrofu pārdzīvoja neskarts un sniedza palīdzību cietušajiem pasažieriem. Viņš sacīja, ka sajūtas vilcienu pēkšņi izejam no sliedēm un iespējams, ka pirmais vagons pirms tam pārbrauca kaut kam pāri. Vandālismu iespēju neizslēdz arī šīs dzelzceļa līnijas operatora Railtrack vadība, jo nekādu sliežu defektu pazīmi nesot. 2002. gads smagu dzelzceļa katastrofu ziņā ir īpašs. Tanzānijas centrālajā daļā starp Igandu un Msagalī pilsētām pasažieru vilciens ar aptuveni 1200 cilvēkiem brauca kalnā, kad vilciena vadītājs pēkšņi zaudēja kontroli par vadību. Pasažieru vilciens, uzņemot ar vien lielāku ātrumu, atmuguri skripoja lejā no kalna, līdz ietriecās kravas vilcienā. Šī katastrofa paņēma 281 cilvēka dzīvību, un daudzi no bojāgājušajiem bija bērni. Bet 2000. gada novembrī pasauli satrieca vēsts par trošu dzelzceļa katastrofu Kičsteinhorna kalnu tunelī. Austrijas Alpu kalnu tunelī sadegušajā slēpotāju vilcienā gāja bojā 162 cilvēki. 92 austrieši, 37 vācieši, 10 japāņi, 1 brits, 2 holandieši, 4 slovēņi, 1 čehs, 8 ASV pilsoņi un horvāti. Pēc traģēdijas bojāgājušo identificēšana apskatot vairs nebija iespējama. Daudzos gadījumos bojāgājušo personību bija iespējams noteikt tikai pēc zobiem un faktiski visos gadījumos nācās pielietot DNS analīzes. Ugunsgrēks vilcienā, kas tunelī atradās ceļā uz Kičsteinhorna virsotni, sākās, kad vilciens bija iebraucis tunelī 600 metru, bet no izejas to šķīra vēl 3 kilometri. Vilciens gan apstājās un durvis atvērās, taču stāvajā tunelī liesmas un dūmi kā skurstenī strauji izplatījās uz augšu un izglābties izdevās vienīgi 12 cilvēkiem. Viņi izkļuva no vagona saviem spēkiem, izsitot logu vilciena pakaļgalā un nebaidījās skriet leju pa kāpnēm. Citus, kuri mēģināja glābties, panāca liesmas vai nosmacēja dūmi. Daudzi apdeguši līdz nepazīšanai tika atrasti tunelī pārdesmit metrus augšpus vilcienu. Taču tehniskas kļūmes, traģiskas apstākļu sakritības un cilvēku neuzmanība nav vienīgie vilciena avāriju cēloņi. Par vilcienu katastrofas iemeslu var kļūt arī teroristu uzbrukums. Pēc 11. septembra uzbrukuma Dviņu torņiem pasaule nekad vairs nebūs tāda, kā bijusi. To pierādīja arī 2004. gada 11. mārta notikumi Madridē.
Vairākos gandrīz vienlaikus notikušos sprādzienos pārpildītajos piepilsētas pasažieru vilcienos šajā rītā Madridē tika nogalināti turpat vai 200 cilvēku. Spānija šos terora aktus jau ir nodēvējusi par Spāņu 11. septembri, jo šajā dienā 3 vilcienos eksplodēja 13 teroristu atstātas bumbas. Vēl 3 bumbas neutralizēja policijas eksperti. Bumbas bija paslēptas somās, kas sastātas vilcienos. 2 sprādzieni nogranda pasažieru vilcienā, kas tikko bija ieradies Atučas stacijā un pilnībā iznīcināja 2 pasažieru vagonus. Vēl 2 sprādzieni notika 2 vilcienos citās dzelzceļa stacijās Madrides dienvidos. Bumbu sprādzieni Spānijas galvaspilsētā vienā mirklī izraisīja masu paniku. Kāds glābējs pat izteicās, ka atmosfēra viņam atgādinājusi Bībeles apokaliptiskās ainas. Bija visu veidu ievainojumi, savainotas sejas, norauti locekļi, lausti kauli. Policijai ievainoto nogādāšanai slimnīcās nācās izmantot pat taksometrus, jo pietiekama skaita ātrās palīdzības automašīnu nebija. Izmisušie cilvēki meklēja savus tuviniekus un gribēja zināt tikai vienu. Kāpēc tieši mēs? Ko mēs esam noziegušies pret tiem cilvēkiem, kuri vilcienos ievietoja bumbas? Tomēr reizēm vilcienu katastrofu var izraisīt arī viena atsevišķa cilvēka apzināta rīcība. Pasaule par to pārliecinājās, kad kāds pašnāvnieks izraisīja pēdējo 6 gadu postošāko dzelzceļa katastrofu Amerikas Savienotajās valstīs. Šā gada 26. janvāra rītā 26 gadus vecais Juans Manuels Alvarez no Losandželosas bija nolēmis noslēgt rēķinus ar dzīvi. Viņš iesēdās savā mašīnā, aizbrauca līdz dzelzceļa sliedēm un tur arī palika. Ieraugot tuvojošos vilcienu, pašnāvnieks savas domas mainīja un no mašīnas izlēca, taču katastrofu novērst vairs nebija iespējams. Metrolink piepilsētas vilciens uzskrēja uz sliedēm stāvošajai vieglajai automašīnai, pēc tam ar sāniem skāra pa otru līniju pretim nākošo pasažieru vilcienu un beigās ietriecās stāvošā kravas vilcienā. Sadursmes rezultātā viens vilcienu vagons aizdegās un vēl viens apgāzās. Bojā gāja 11 cilvēku un apmēram 200 tika ievainoti. 40 cietušo stāvoklis joprojām ir kritisks. Šā gada janvāra pirmajās dienās smaga dzelzceļa katastrofa piemeklēja arī Itāliju, pasažieru vilcienam ietriecoties preču vilcienā. Katastrofa notika dzelzceļa posmā, kur ir tikai viena sliežu līnija, bet abi vilcieni traucās viens otram pretī. Parasti vienam no vilcieniem stacijā būtu jānogaida, kamēr otrs aizbrauc garām pa atbrīvoto ceļu. Pasažieru vilciens bija ceļā no Veronas uz Boloņu, bet cieta katastrofā aptuveni 25 km pirms mērķa sasniegšanas. Šajā vilciena sadursmē gāja bojā vismaz 14 cilvēku, vairāk nekā 50 cilvēku tika ievainoti. Nāvējošā dzelzceļa katastrofa Itālijā kļuvusi par postošāko šajā valstī kopš 1980. gada, kad katastrofā gāja bojā 20 cilvēku. Iespējams, ka nelaimē lielā mērā bija vainojama biezā migla, kurā redzamība samazinājās līdz 50 metriem. Šogad dzelzceļa katastrofa notikusi arī Amerikas Savienoto Valstu Dienvidkarolīnas štatā. Pēc tam, kad stāvošā preču vilcienā ietriecās cits vilciens, kas pārvadāja indīgo chloru gāzi, sākās gāzes noplūde un saindēšanās ar chloru izraisīja 8 cilvēku nāvi. Varas iestādes no katastrofas vietas nelielās Granītvilas pilsētiņas apkaimēm evakuēja vairāk nekā 5000 cilvēku. Taču vissmagāk dzelzceļa katastrofas pēdējā laikā ir skārušas arī Turciju. Pagājušā gada augustā pēc 2 vilcienu sadursmes Turcijas rietumu daļā bojā gāja 9 cilvēki. Katastrofa notika netālu no vietas, kur mēnesi iepriekš dzelzceļa katastrofā bojā gāja 39 cilvēki, no sliedēm noejot ātrvilcienam Ankara-Stambula. Tikai 3 dienas pēc ātrvilciena katastrofas vilciena sadursmē ar mikroautobusu Turcijas rietumos gāja bojā 15 cilvēku, tā skaitā arī 5 bērni. Neilgi pēc tam, augusta vidū, Turcijas pasažieru vilciens, kas atradās ceļā no Budapeštas uz Stambulu, ietriecās kravas automobīlī ar piekabi. Kas gan ir vainojams šajā katastrofu virknē, kas laiku pa laikam piemeklē dažādu pasaules valstu dzelzceļus? Bieži ir vainojama nolietotā dzelzceļa infrastruktūra. Ir arī gadījumi, kad katastrofa izraisa traģiska apstākļu sakritība. Taču visbiežāk viss ir bijis cilvēku pašu rokās, un īsts mirklis neuzmanības ir prasījis daudzu cilvēku dzīvību.